Vairākus gadus Grobiņas Baptistu baznīcā tiek organizētas dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem. Taču pulcēšanās telpas atradās kritiskā stāvoklī. Tāda no domu biedru grupas dibinātā biedrība Ciedrs nolēma piedalīties Liepājas rajona partnerības projektu konkursā, lai gūtu finansējumu telpu remontam. Šeit bija telpas neizremontēts un ļoti sliktā stāvoklī. Un galvenais bija telpu izvietojums ļoti slikts. Patreiz mēs esam ieguvuši 2 izmantojamas telpas, kuras var izmantot. Pirms tam bija tās telpas, bet viņi vairāk, tās telpas bija kā koridori caurstaigājām un praktiski izmantojam bija tikai viena telpa. Ļoti liela telpas daļa aizņēma vecos laikos taisīts krāsnis, kurus mēs nojaucām, jo viņas vairs nebija vajadzīgas, ir centrālā apkura, un tad mēs varējām paplānot citādāk telpu izvietojumu. Pārtaisījām durvis citā vietā un ieguvām 2 labas smukas telpas, atsevišķi izmantojams ar mazu koridoriņu. Ir mums arī tagad toaletes, lai nav jāiet uz otru galu projām vai citās telpās. Šeit tur viss uz vietas, un tas ir ļoti labi, it sevišķi mazajiem bērniem, kas arī apmeklē mūsu nodarbības. Projekta kopējās izmaksas nepilni 10 000 latu. Par šo summu paveikta gan telpu vienkāršotā rekonstrukcija, gan arī iegādāti atbilstoši vecumposmiem galdi un soli. Tos 10 000 mums ir 5% taisni no jauniešiem, kas piedalījās ar finansējumu. Viņai naudiņu vāc koncerts tika gatavots, rīkots, tur par ziedojumiem koncertu laikā savāc naudiņu, un tad vēl atsevišķi tika savākt naudiņu. Un 5% mums palīdzēja Grobiņas dome, kā līdzfinansējums. Kā jūs vērtējat šādu iespēju startēt tādā projektu konkursā un dabūt kaut vai nelielu naudiņu? Jā, priekš mums priekš Grobiņas un priekš biedrības, tā nebija neliela, tā bija manā skatījumā diezgan liela nauda, jo varēja izdarīt ļoti daudz par to, un tas efekts arī ir ļoti liels. Šobrīd 4 dienas nedēļā jauniešu un bērnu brīvā laika centrā Ciedrs noris visdažādākās interešu nodarbības, kas pieejamas ikvienam, arī cilvēkiem ratiņkrēslā vai māmiņām ar bērnu ratiņiem. Mēs dziedam, mācamies dziedāt daudz dziesmas, arī piedalāmies izrādēs, un pēc tam, pēc dziedāšanas, mēs arī varam izvēlēties kādus instrumentus, kur mēs vēlamies doties, un tad ir kādi, kas mums pamāca, un tad ir tādas kā nodarbībiņas tieši ar instrumentiem. Es katru otrdienu braukāju no Liepājas uz Grobiņu. Kāpēc tā? Tāpēc, kad man ļoti patīk šī atmosfēra, kas te ir, un tas draudzīgums, un ka tiešām viss ir ļoti draudzīgi. Man ļoti patīk būt kopā ar šiem jauniešiem, un es arī mazliet esmu tehniskais darbinieks, un es palīdzu ar tehniku tieši mēģinājumu laikā. Man arī patīk dziedāt, un es arī mācos spēlēt mazliet basģitāru, un ritīgi forši patīk. Aigars ir viens no jauniešiem, kas nodarbības apmeklē jau 2. gadu. Viņš ir gan redzējis, gan pielicis savu roku telpu pārvērtībām. Principā šeit bija diezgan liels šmuts, un tad, kad ņēma šo logu ārā, bija liels, lika iekšā to logu, tad bija diezgan liela nekārtība, bet, principā ļoti mainījušās telpas, man prieks. Paši arī palīdzējāt kaut kā jaunieši? Bija daļa jaunieši, kas arī mazliet iesaistījās tieši mazliet arī uzkopšanas darbos, tad, kad tika mainīts loks vai kādas citas lietas, bet daudz nē. Es te mazliet piepalīdzēju, jo man draugs principā šeit remontēja šitās telpas, un tad viņš man piesaistīja klāt palīdzēt. Tagad pašam ir dubult gandarījums droši vien. Jā, principā jā. Jā, es noteikti esmu redzējis arī kādas viņas bija pirms tam, un man liekas, ir ļoti mainījušās, ļoti tiešām mājīga atmosfēra šeit uzreiz, un arī prieks uzturēties šajās telpās kopā ar, mums arī šajās telpās ar džekiem notiek
piekdienās mazās grupas, ka mēs tiekamies un kopā runājam, un tad tas ir tiešām ļoti mājīgi. Kur tad pirms tam jūs tikāties un kur tad viss bija? Tad pirms tam īpaši kaut kā arī nesanāca tikties, un tad tagad ir tieši šī iespēja šeit, kad ir telpas, silts un mājīgs, un tad mēs šeit izmantojam iespēju. Biedrība Tvēriens dibināta 2010. gada nogalē. Tajā darbojas 4 Bārtas pagastā dzīvojuši jaunieši, kuriem rūp sava pagasta attīstība. Un biedrības izveidoju, es sapratu, ka kaut kas ir jāsāk darīt pagastā, un vienai man tas nebūtu izdevies, es tā domāju. Un tad es tā apzināju cilvēkus, kur varētu vēl man piebiedroties, būt aktīvāk. Un tad mēs izveidojām biedrību, lai uzlabotu pagasta dzīvi. Es esmu vidzemnieks. Es šeit esmu tikai 2 gadus, un es nāku no ļoti darbīga ciema, no Lizuma. Un tad, kad es atnācu šeit, un kā es redzēju, kā šeit notiek tās lietas, tad uzreiz bija skaidrs doma, ka ir vajadzīgs papildus dzinums pašvaldībā. Es arī biju viena no tām, kas nebija mierā. Tas, kas mums Bārtā ir, jau blakus ir pagasts, kas darbojas un veiksmīgi darbojas un realizē projekts, un tad mēs sapratām, mums nekā nav. Un tad jādara viss, lai mēs turētu līdzi. Gada laikā uzņēmīgajiem biedrības Tvēriens jauniešiem izdevies īstenot 2 līderu projektus. Kad atvērās līderu projekti, mēs iesniedzām 2 projektus rotaļlaukumu, kas bija man jau ilgi lolots sapnis, rotaļlaukums mūsu pagastā, un arī šo telpu. Tas bija jauniešu centra izveidošana Vārtas pagastā. Un atbalstīja mums abas projektus, un tad mēs realizējām. Un tagad mums īstenībā ir prieks, ka mums atbalstīja abas projektus un ka mēs kaut ko tādu varējām izdarīt pagastā. Kā līdz šim izskatījās bezcerīgi, bez šādas iespējas? Jā, likās, bija bērni, staigāja riņķī, un man arī pašai, es centrā nedzīvoju, bet kad man te ir bērniem omīt, un kad brauc, un ka likās, ka nav kur bērniem, kur palikt, un tāpēc arī rotaļlaukums, un tas tāds ļoti labs. Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukums izveidots pagasta centra Ābeļdārzā. Te uzstādīti dažādi rotaļu un vingrošanas elementi, kas paredzēti 2 līdz 12 gadu veciem bērniem. Savukārt turpat blakus bijušajā ambulances mājā izremontētas un iekārtotas 2 telpas, kur bērniem un jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku. Runāju ar draugiem, spēlēju kārtis, padzer tēju. Tā. Spēlē spēles tā. Ko tu darīji to, kad nebija šādas telpas, šāds centrīšs? Ko tad varēja satikt tos draugus? Laukā. Tur nebija laukā parasti, ko darīt, un augus bija. Vispār mums viņš saucās jauniešu centrs, bet mēs esam paredzējuši visai auditorijai, gan vecākiem cilvēkiem, ja viņi gribēs kaut ko šeit darīt, organizēt seminārus dažādiem, gan jaunām māmiņām, gan jau pensionāriem, un kam arī, piemēram, dārzi saistītiem un kaut ko tam līdzīgu. Tā kā gan maziem, gan lieliem, visiem. Šobrīd Tvēriena jaunieši neapstājas pie sasniegtā, bet turpina gatavot nākamos projektus. Sadarbība ar Liepājas rajona partnerību tiek vērtēta kā ļoti pozitīva. 2 projektos kopā apgūti turpat 20 000 latu. Ar viņu, sadarbību var daudz ko izdarīt pagastam, jo bez tādas, jo tas finansējums ir diezgan liels, salīdzinoši, kā citur var dabūt. No Hipoteka bankas bija 400 lati, te ir 1000, ko var iegūt, ko var pagastā ieguldīt. Un mēs viņu gribam atdzīvināt, mēs gribam radīt to vidi, lai arī cik būtu grūti laukos, lai cilvēkam ir kaut kas, ko viņš atbrauc un redz, šeit arī ir, nevis tikai Grobiņā un Liepājā.